Prezident kungs, Jūsu Ekscelences, Admirāla kungs, arī ministra kungs, uzņēmēji dāmas un kungi. Esiet sveicināti šeit Kara muzejā. Aizsardzības ministrijā ir liels gandarījums, ka ASV vēstniecība šodien rīko ražotāju dienu. Kopš pagājušā gada, kad Latvija uzņēmās vadošās valsts statusu ziemeļu distribūcijas tīklā, mēs esam caur Rīgu transportējuši jau vairāk nekā 15,000 konteineru, un kravu apjomā vismaz pašreiz ir tendence turpināt pieaugt. Bet ir svarīgi, lai mēs būtu ne tikai tranzītu valsts šajās konteineru piegādēs, bet izmantotu iespēju šīm piegādēm piedāvāt arī Latvijas preces. Un es ceru, ka šīs dienas būs būtisks solis uz priekšu, lai tiešām jau drīzumā arī Latvijas preces būs pieejamas ASV valdībai. Kopumā jāsaka, ka šis ziemeļu distribūcijas tīkls, ko mēs ieviesām pamazām, ir pierādījis sev kā nopietna alternatīva ziemeļu distribūcijas tīklam, gan piegādes laiku, gan drošības ziņā. Un perspektīvā būs svarīgi, lai tas nepaliek tikai kā militārs piegāžu ceļš, kā tas ir pašreiz, bet mēs uzskatām, ka šīm ziemeļu distribūcijas ceļām perspektīvā ir arī komerciāls potenciāls. Gan komerciālo preču transportēšanai uz Centrālā Āziju, gan arī izmantojot potenciālos savienojumus ar Ķīnu. Tā kā perspektīva šajā jomā ir ļoti nopietnas un, protams, mums pie šiem jautājumiem jāturpina strādāt. Es gribēju pateikt paldies arī ASV vēstniecībai par aktīvo iesaisti šo industrijas dienu organizēšanā. Tā skaitā par priekšlikumu piesaistīt šajās industrijas dienās saucamos prime vendor, tātad primāros iepirkējus, kas būs tie, kas nepaskatināti veikt šos iepirkumus. Redzam, ka interesi no Latvijas uzņēmēju puses ir ļoti liela, pieteikušies ir gandrīz 100 uzņēmumi. Pārsvarā tātad runa ir par pārtikas un bezalkoholisko dzērienu ražotāju, būvmateriālu un kokmateriālu ražotāju, tāpat pārstāvēt arī sadzīves, teiksim, higienas preces, office preces, vairākas citas nozares. I'd like to give special thanks to the Prime Minister for his inspiration and leadership, because it was during his visit to Washington that the idea for this event took place. We're very much looking forward to Industry Days today, because it's going to give Latvian companies the opportunity to learn about how they can contribute and compete and be able to sell their goods and products to the U.S. government, particularly the Defense Logistics Agency and the General Services Administration. Two very important elements are the quality of the products, and we've certainly been very, very impressed just in our brief time here in your country with everything that we've seen. And so I think that the quality of the products that we require are probably where they need to be. Price is also, a competitive price is also a key to success, and so we'll be providing considerable assistance in the pricing of your products, again, to try to make sure that we can maximize the purchasing